18. janvārī, dienā, kad Rīga tika oficiāli paziņota par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Tukumā sabrauca vieni no Latvijas labākajiem kolektīviem, lai uzstātos tautas deju ansambļa Svīta organizētajā koncertā Danči sniegā. Ikvienu, kas atradās Tukuma kultūras namā, vienoja kas īpašs. Tā ir deja. Kādas emocijas pēc koncerta? Baigi pavarši īstenībā, jo tik daudz publikas bija atsaucīgas un tik daudz laba kolektīva un emocija tiešām bija tādā uz vilni, kā teikt. Kurais koncerts jau ir Danči sniegā? Danči sniegā, 10. varbūt nē, bet 7. noteikti. Jā, mēs precīzi nezinām, jo tā tradīcija jau ir sena, bet tas notiek jau labi. Vai visos esat piedalījušies? Protams. Tas ir Svītas. Mēs varbūt personīgi ne, bet Svīta piedalīsies visos. Jā, bet jūs katrs. Es personīgi, jā. Un kur jums ir mīļākā deja? No šodienas? Jā, Laikam pēdējā kungi mani karā sūta. Deja kungi mani karā sūta. Dejo Svīta. novēlēt dejotājiem jaunajā gadā? Nevelkieties, leciet aulēkšos. Augstu lekt, jā. Skriet. Kultūras nama atbalsta un milzīgs paldies mūsu kultūras nama direktorei Dacei Lebetai un mākslinieckās daļas vadītāji Anitai Korsītei. Sirsnīgs paldies, suminām viņas, paldies jums, skatītāji, ka atvedāt laiku šai dienai. Un tagad visi priecīgi pamājam sveicienus Lindiņai, pamājam tiem, kur šo koncertu skatījās tiešraidē neklātienē.
Un paldies par tām mīļajām, siltajām un sirsnīgajām pēdām, ko mūsu sirdīs jūs katrs esat atstājis. Milzīgs, milzīgs jums paldies!